Čāvēnieks. Čau. Zini tos podkastus, kur nevis skaties? Čau, Krišāna, kā tev iet? Čau, Pēter, kā tev iet? Es jūtos tīri labi. Es arī. Jā. Un vienkārši 60 minūtes skaties. Tagad būs, iedomājies, pirmais klusēšanas podcasts Latvijā. Mums vienkārši skatāmies uz kameru. Mēs legit īstamies kā vienkārši Džeku uz casting couch bišķiet, bet... Šis nav tas, ko jūs domājat. Jā, tā kā mēs uztaisīsim... Varbūt... Tā kā mēs uztaisīsim Patreon, OnlyFans, būs OnlyFans. Iedomājies, kāds varētu šito aplaudot kaut kur citur. Mēs tie nebūsim, bet varbūt... AI pārtaisīs vienkārši. Ak, nē, nu... Tu iedevi idejas tagad cilvēkiem, saprot? Bet es gribēju šo mūsu episodu iesākt ar Nihau, Xiangshai, Shou Ting De Xin, kabineta divans, Daigenin Xiaomi. Paldies. Mūs nesponsorē vispār. Ko tu pateici? Mūsu auditorija zinās. Par Xiaomi arēnu kaut ko? Nē, tas par mums. Ok, es iedzirdēju, ka Xiaomi... Man nesamaksāja, bet nopietni. Diemžēl vēl. Mums nemaksāja Olympija Casino, diemžēl. Ko? Jā. Ko? Nē. Jā. Bet mēs esam pirmā epizode, kas ir video. Šī gadā. Un šajā gadā jā. arī. Tāpēc mēs arī teicām, es man liekas kaut ko teicu, kad mēs sāksim jauno gadu ar kaut ko jaunu. Jā. Es nezinu vienīgais, kā ir labāk, ka mēs skatāmies tā kā uz priekšu vai uz to, kam... Nevajag skatīties kamerā. Tā kā es skatos uz tevi. Jā? Nē, uz mani. Tā kā mēs varam vienkārši runāt. Uz tevi. Tu šitā varu darīt. Jā, viņš visu laiku tāds. Galvenais nepacēl to roku, kā Ilons Masks. Bet... Bija jau tuvu. Bija tuvu. Bet vispār par Ameriku runājot, un tā mēs uzreiz, man liekas, labi varam ieslīdēt pirmajā tēmā, kas ir par to, ko Trumps saka, kad vajag naudu, vajag vairāk naudas valstīm investēt NATO. Tieši tā. Un tad Latvija ir ņēmusi to vērā jau labu laiku apakaļ vispār. Jo Latvijā ir sākts darbs pie... Mums tas IKP uz to aizsardzību liels. Jau 3,% kaut kas. Tā kā Siliņš, kad apsveic Trumpu uzvarā, viņš and we already, mēs jau tur maksājam NATO, tā kā pie skolotājs. Ziņ, ķipen labi, es neizpildīju mājasdarbu, bet pārbaudas darbs man bija 10, tā kā. Tā jau sanāks sekmīgs beigās. Jā, tad būs čotki. Tādā ziņā. Bet, NATO bāzes Sēlijā būvē. Un tagad... Kādu laiku? Jā, tur būs baigais poligons, milzīgs. Bet tur viena problēma. Militārie eksperti tur ir teikuši tā, ka reāli, lai tu pārbrauktu tā kā Sēlē poligonu pusē, tev vajag tiltu. Arī. Un ar tādu smago tehniku tu nevar braukt pa Hesu, kas tur ir pļāviņu Hesu, un tas ir uzreiz drošība bīstam. Es dzirdēju, ka tur ir vēl viena problēma, tas, ka tur vispār ceļi nav normāli. Vēl nav izbūvēts, ko vajadzētu vispār. Bet to viņi, kas man likās interesanti, to ceļus izbūvēs otrajā kārtā. Sākumā vienkārši aizvedīs cilvēkus ar autobusiem. No tankiem taču nevajag ceļus. Exactly. Tā kā no vienas puses labi izdomāts. Jo, zin kā, tu tankus aizved līdz tam poligonam, un tad jau viņi tālāk pašbrauc. Jā, tev jau ir ceļš jau. Nē, es domāju, tā kā tanki... Cauri, jā, tanki saktais ceļu. Jā, šitas ir Latvija. DIY praktiskais Latvijas. Bet tur tā problēma tāda, par ko viņi runāja, kad tuvākais ir Jēkabpils tilts, bet viņš ir novecojis riktīgi. Tur drīz ierobežos līdz 30 tonnām pārbraukšanu. Reāli militārā tehnikas var daudz vairāk. Tur pat fūri nevarēs pārbraukt tādu normālā. Un tad tuvākā vieta ir Rīga vai Daugavpils, kur var pārbraukt pāri Daugavai. Tad viņi sāk runāt, ka tur vajag tiltu, aptuvenā vieta, viņi tur iezīmē un visu. Un tad man patīk beigās, ka tur bija rakstījis, ka tur, Latvijas standarts vienkārši, kad, aizsardzības ministrija, mēs jau 2023. gadā par šo runājam, Siliņi. Un mūsu premjeras Siliņi tādu, es neesmu vispār informēta par šito. Mēstulē iekrīt tādā vēstulē. Tas bija vispār, tā bija top. Jā, mēs, man liekas, par šo, mums ir līdzīgs temats ar to, bet gluži par to nav, bet, bet tas ir, bēdīgi, jā, kopumā. Tas ir krūti.
Tā kā, bet, respektīvi, jā, tur uz aizsardzības ministrijai tur ir projekts, tur aizkrauklis doma arī ir par tur bija rakstīts par kaut ko informēts saistībā ar šo projektu, bet neviens nezina īsti par ko. Tā kā, paļubom, es domāju, tagad ir Real Baltica, tā bāze, riktīgi daudz lielie projekti, kaut kam naudu nesaies. Šobrīd es Real Baltica ir čisti, ne? Jā. Bet par to jau mēs runājam. Vispār, es runāju tieši nedēļas nogalē ar vienu cilvēku, un viņš man teica tā, kad ir kaut kāda, es aizmirsu, laikam, sabiedrība vai kaut kāds uzņēmums, ne tā valsts, vienalga, kurš kaut kādus tur projektus taisa, un viens no tagad jaunajiem projektiem ir, ko darīt ar tev nepabeigto infrastruktūru, kas ir tā kā pie krastmals, Real Baltica. Es uzreiz varu piedāvāt ideju. Ņemot vairāk, tur ir tas veloceliņš, tas tur tā kā, kas iet nost. Tieši par to ir, man liekas. Jā, un ir pirmais pālis. Slitkalniņi varbūt. Vecīt. Siguldas kamaniņu trasa ir novecojusi, ir laiks jaunai. Rīgas centrā vienkārši bobsleja un skeletonu Iedomājies, trasa. tas būtu uzreiz, cik daudz cilvēku skatītos. Mārtiņš Dukurs atgrieztos reāli atpakaļ, sākt to atkal. Tas būtu kaut kāds Jackass ar kamaniņu sportu. Jā. Tādu piesitienu. Mēs reāli tikko šo atrisinājām. Viņi var likvidēt to sabiedrību. Mēs viņiem viss dan. Mēs viņu darbu vienkārši. Mēs pat neprasīsim honorāru par šito. Domā? Lai jau tiek. Mēs jau to darām Latvijā. Ne jau sev. Es to daru tikai naudas dēļ, bet tas tā. Fui. Viss labi. Kapitālisms, es saprotu. Jā. Kaut kā jau jādzīvo. Kaut kā jau jādzīvo. Tāpēc jau mēs ierakstam te nevis pie tevis. Yeah, exactly. Ja tu dzīvo zem tilta. Es labi. Ne, šito mēs izgriezīsim. Es negribēju tev apvainot, Pēter. Viss kārtībā. Jā. Es neteicu zem kura. Tas ir pats galvenais. Salu. Zini, kas prot labi dzīvot? Mārtiņš Gaus. Tas arī, jā. Bet Ajax fani. Jā. Ajax fani, kuriem reāli RFS sadeva pa dupsi. Jā, vai ne? Paņēma priekšā. Es biju Valmērā, tieši mēs ar vecstāvu skatījāmies to spēli. Un es vēl ar čomu sarakstos, tā kā ne jau, ka RFS pirmā uzvar UEFA Eiropas līgā, viņš tāds tagad aiztais muti un nenodžinkso. Mums reāli šito vajag. Beigās izrādās, viņš bija Stafku uzlicis, bet Olimpika zina. Viena not sponsored, tas joks. Bet, jā, un vienkārši tas bija, man liekas, tik crazy, tā kā, man liekas, gads ir tikko iesācies, bet tas septembrī ir basīšu čempions Eiropas. Latvija tur, es saku, ka jādabū medaļas, bet ja nedabū, šis ir lielākais sasniegums šogad. Jā, tas bija diezgan liels sasniegums, un man vislabāk patīk, es gribēju ieiet tajā, es iegāju viņu tajā Instagram lapā, es vispār neskatos futbolu kopumā, bet es gribēju apstīties tās reakcijas un visu, un visiem tāds, I came here to freeze, and just to see, and I saw this. Yeah. Tā kā par to, ka viņi visi tur ritīgo naudu izdevuši. Tā kā visi nosaluši, lai atbrauktu un redzētu, kā viņa komanda zaudē vienkārši. Tas ir skaisti. Tas ir, manuprāt, skaisti. Tā ir sporta Tā burvība. bija karma. Jā, par to, ka pirmkārt viņi apšurāja brīvības pieminieku. Jā. Man patīk vislabāk tas video. Žurnālisti. Man patīk tas video, es nezinu. Bāliņam, kur viņš var... Nē, Bāliņam, bet tam, es aizmirsu, kuram džekam, bet es redzēju Facebookā, tur bija necenzēti vārdi. Jūs, šitas ir par, šitā uzvara ir par brīvības pieminekļa apčurāšanu. Bija kaut kāds tāds video. Exactly. Tas bija tas par to. Un vēl par to, ka tur tie nīderlandiešu žurnālisti pirms spēles viņi prasīja, es nezinu, vai tas redzējis, bija preses konference, un viņi prasa RFS trenerim. Are your guys like professional? Jā, šito es arī redzēju. Or they do have second jobs. Un tas ikaunieks līderis RFS, viņš vienkārši tā pasmēja. Viņš pastāsta uz savu treneru vienkārši. Vienkārši pasmēja. Come on, nopietni. Un tad viņiem ierādīja vietu tiem nīderlandiešiem. Tie visi džeki, kuriem šitas ir otrais darbs.
Jā. Tiem. Tad viņi pēc tam Tā ir kopumā. Viņi varēja atkal pizzas piegādāt. Bet tas ir kopumā, man liekas, tāds Austrum Eiropas vibes, ka tā kā tu atbrauc uz Rietumu Eiropu un tu izdari lietas labāk nekā tā kā vietējie. Ja vienkārši viņi negrib neko darīt. Bet tagad Rietumu Eiropieši bija atbraukuši praksē uz Austrumu Eiropu. Jā, un saprat, ka viņi parādīja. kā jādara lietas. Es gribētu teikt, ka Latvijas futbols ir augstākā līmenī nekā Nīderlandes. Jā. Bet fani gan zemākā. Fani gan, jā. Jo... Labi, tad, ja mēs par tiem faniem runājam, tad kāds ir tās viedoklis par to? Es domāju, visvairāk, kas man nepatika tajā visā, tas pasākums kopumā, ka viņi tur to nekārtību uztaisīja, tas man nepatika, protams. Bet tas, kad es redzēju cilvēkus kā, internetā, kuri to attaisnoja. Tas tā kā, jā, šitā ir normāla lieta, normāla parādība. Kāpēc jūs visi tā kā, domājat, ka tas ir kaut kas slikts? Tas jau normāla Rietuma Eiropas parādība, kad tā kā kaut ko izdemolē. Un man vislabāk patīk, kā Ruks teica, jā, mums Nīderlandes kolēģi policijas saka, ja jums pilsēta nav izdemolēta pēc šitādas spēles, tad jau jūs esat labi ļoti. Liepājā es atceros, pret Varšavas Lēgiju bija rītīgi izdemolēta toreiz, jā, tas bija trakāk. Bet, labi, es laikam tad būšu pretstas tev, jo es uzskatu, ka šeit, protams, tas nav attaisnojums vispār ar to brīvības pieminekļu apgānīšanu un vispārējo. Es uzskatu, ka vajadzēja būt gumijas lodēm. Ok! Tā kā, come on. Okay. Es esmu ļoti tāds strikts šajā. Okay. Labi, gumijas lodēm gluži nē, ūdens metējiem vajadzēja būt. Okay. Nē, jo man ir tāda brīvs piemineklis, ir mūsu svētākā vieta. Es gribētu teikt Latvijā un visu, un tas ir pilnībā neatrisinājums vēl arī miesas bojājuma izdarīšana LTV žurnālistam. Tas ir drausmīgi. Bet, manuprāt, vienkārši ņemot vērā, ka Eiropā tā ir normāla parādība, ka fani tā dara, bet ir viens milzīgs bet. Arī policija tur reaģēja krietni asāk, kā tu saki, vienkārši viņi savalda to pūli tā, kad viņi neizdara tādas lietas. Jā, viņi ir gatavi to darīt, jo tur visi sadzerās, viņi ir tādi agresīvi noskaņot par savu klubu, tu tikai pasaki kaut ko sliktu un visu. Šobrīd, man liekas, vairāk bija tas, kad mēs bijām, te atbrauks Ājaks, tur fani, jo sākumā arī, kur bija tās preses konferences, visi no policijas tās, jā, mēs esam gatavi, tur kaut kas. Viņi nebija gatavi vispār. Protams, jā. Un tā ir tā, man liekas, galvenā lieta, ka nevis tas, ka tur, protams, fanu atbildība, tas ir vispār, ko viņi dara, tas ir bullshits. Un arī tas, ka es gribēju tev piebilst. Es gribētu, es pabeigšu, ka vairāk es uzskatu, ka vaina ir policijas pusē, nevis... Es tev piekrītu, jā. Jo policija nebija sagatavota šiem fanu nekārtībām. Jā, es tev piekrītu tajā, ko es tev pirms tam teicu. Jā, bet es lasīju arī tas, ka tur ļoti daudziem faniem ir... Tā kā tiem, kas atbrauc uz Rīgu, tur, demolēt visu un tā, ka viņiem ir tie liegumi vispār no tiem Nīderlandes kaut kādiem stadioniem par to, ka viņi ir tie agresīvie fani, ka viņiem uzliek to mūža, to banu, un tad viņi vispār netiek tajās spēlēs kopumā. Un šis arī ir, tad arī nedaudz varētu teikt, akmentiņš RFS lauciņā, ja mēs gatavojamies uzņemt šādu milzīgu klubu, tad arī ar šiem liegumiem visiem taču UEFA kā Eiropas sabiedrību un visu tur, es domāju, noteikti var atrast kaut kādus kopējos punktus, lai uzzinātu šos datus un tad šos cilvēkus attiecīgi arī neielest stadionā un kad novērš šādu risku. Bet es ceru, ka mēs arvien vairāk redzēsim šādus lielus klubus un viņu fanus Rīgā. Būs augsts līmeņa futbols, bet arī, ka mūsu policija būs krietni labāk šim sagatavojusies. Jā, to ūdens metēju izvilkt, atrast, kur viņš ir. Viņi droši vien vienkārši nezina, kur viņš ir. Vienkārši izvelk nervu. Nē, vienkārši kaut kādu šļūteni paņem, tur uzkāpju uz Rīgas satiksmes autobusu vienu, jā, kaut kāds džeks viens šitajā visā SWAT apģērbā un vienkārši viņus tur. Kad Hollywood saskatījies. Ko? Nē, tas liekas būt praktiskā latviešu tāds variants. Turpat nevajag, tur var vairākus reāli džekus, es domāju, uz tā jumta. Ok. Redzēsim, kad būs nākamā augsta līmeņa futbola spēle. Vai arī, es tagad iedomājos, tā kā mēs esam moderni, ar droniem. Bet dronā iekšā, no kur ūdeni baigi ielikt. Pielikt to šļūteni pie drona, kad tā kā ir tev gara šļūteni, un tā kā viņi... Čerši līst visiem pārķipē. Nē, kad viņš tā kā smidzina to ūdeni, bet tā šļūteni, viņa gara, protams, viņa tā kā lido līdzi.
tā šķūtene. Okay. Tādā ziņā viņi kaut kur pieslēgt pie tā To tankera. ātri patentē vienkārši. Tagad. Jā, nu vienkārši tie, kas klausās, tie man liekas jau kāds jau paspējis patentēt šito. Ai, nu tā neko. Jā, turpināšu būt bombs. Bet par dzīve. bombžiem runājot, Air Baltica. Nē, nu viņi nav bombs. Nu tie, kas tur strādā, nav bombs. Nē, es ne tā, bet nu cik tur Kopumā. cik bēdīgi viss tur iet. Bet nu tagad ir varbūt cerības stariņš, zina, Lufthansa. Bet nu no vienas puses, tagad es prasīšu tavu viedokli. Nu. Jo es sapratu, ka viņi investēja, ja es nemaldos, 15 miljonus. 14 miljonus. Un tā lieta ir tāda, vai tavuprāt tā ir tāda liela investīcija? Nē. Jā, nu, Manuprāt, tas nav nekas. nu tur jau tā lieta, un viņi dabūja cik? 10%. 10%. Tūlīt es ne? apskatīšos. Man liekas, 10%. Jā, 10%. Jā. Kas man liekas vienkārši norāda, Jā. tad, kad viņi samazināja to IPO vērtību no tiem 500 cik miljoniem uz tiem 29. No augustā, man liekas, tas bija. Pagājušā vasara rudens, kad bija tas skandāls par to. Vienkārši tas ir kaut kāds Lufthansa lobbyis, lai viņi vienkārši dabūtu par lētāku naudu. jā, vienkārši stabili. to, bet tas ir vienkārši, nu, tā kā apsmiekls. Nu jā, jo vienkārši tur arī bija, man liekas, tieši panorāmā bija sacīts tas, ka nu, tas ir kaut kādi, cik tur tie vispār, nu, kapeikas viņiem. Jā. Jo, man liekas, viņi tur, nezinu, algās nedēļā, man liekas, samaksā. Tā kā, Bezmazliet tāda nav. Pat, es nezinu, pat nedēļā droši vien dienā samaksā. Jo reāli, nu, tas ir patiešām, nu, jo, ja ir tādi, tas ir tas mūsu lielākais transporta lepnums un tāds uzņēmums visu. Tas nozīmē, ka reāli tas nav vispār. Tas ir, nu, izsmieks Cik ar mēs visām esam problēmām. investējuši kas tajās lidmašīnās un visā Tieši tajā. Tieši tā. Bēdīgi. Zini, no vienas puses labāk kā nekas, nu, cik grūti tur tagad iet, bet no otras puses tas ir vienkārši, nu, tāds spļāviens jūrā. Un zini, kas man visvairāk tā kā nepatīk tajā visā preses konferencē, ka to pasniedz kā tādu uzvaru. Mēs esam dabūjuši to investoru beidzot. Mēs esam tajā kalnā. Ja tur būtu 200 miljoni. Jā, nu es domāju, pat 1-0. 140. Jā. Būtu ļoti labi. Ļoti labs deals. Normāla investīcija, tā kā pasaules tāda līmeņa. Okay. Jā. Tagad ir tā, ka tas ir tā kā, nu, mēs tā kā kaut kā no sērijas, kā lai to pasaka labāk, nu, mēs esam simtslatnieki, un mēs to pasniedzam, ka mēs tagad esam Uz Dubaju brauksim. Jā, ka mums ir kaut kāds... Tas ir tas, ka tur tā kā tu saka tāds, jā, es dzīvoju Dubajā un tā, un tu būvē to kaut kāds tas stadions un debeskrāpjas un dzīvo konteinerā vienkārši. Nu jā, principā, jā. Nu, tas ir reāli tāds vaibiņš. Bēdīgi. Tā kā, nu, tas ir diezgan bēdīgi. Jā, Un katru reizi un mums bēdīgi. Brīškens arī tāds, viņš tāds, es neplānoju atlaist to ar Baltiku padomu un Gausu, apmēram viņš ir apmierināts ar viņu darbu, man tāds vecītis. Neviens Viņš nav ir apmierināts tik ar tavu darbu. Slidens, tā kā man liekas, ka viņš, nu, jā, tas, ko viņš teica gada sākumā vispār, nu, nesagāja kopā ar to, ko Jā. viņš teica pēc 2 nedēļām. Tad viņam mainās ik pēc nedēļām, man liekas, tas, ko viņš saka. Es nezinu, pie kāda astrologa neiet, varbūt tā kā, nu, pasaka. Varbūt viņš izlasa horoskopu tāds, jā, šodien. Jārunā labi par cilvēkiem, Jā. nevar neko sliktu teikt. Apmēram. Bet, zini, par ko mums tagad ir jāsaka labas lietas? Par mūsu nesponsoru šīs epizodes. Xiaomi! Latvijā ir... Nihau! Nihau! Latvijā ir Xiaomi arēna. Jā, Rīga ir, tagad nav Rīga, bet ir Xiaomi. Jā. Xiaomi arēna. Kāds tavs viedoklis par to? Tas arī bēdīgi. Jā? Kāpēc? Nu, tu nedomā, tas bēdīgi? Nē, man liekas, tā kā, nu, jo vairumā arēnu ir visādi. Nē. Es zinu, Berlīnē ir Mercedes-Benz arēna. Nē, tur tā problēma. Vācijā Mercedes-Benz un Mercedes-Benz ir Vācijas, bet tā kā, kāpēc kaut kā nevar būt LMT kaut kāda arēna? Nu, viņiem, man liekas, kaut kas bija. Okay, jā, tas būtu forši. Tā ir tā problēma, ka tā kā mums ir ķīniešu Es domāju, ka LMT nav tik daudz mums naudas. ir ķīniešu arēna.
Es vienkārši domāju, ka LMT nav tik daudz naudas. Nu, jo no otras puses būsim reāli. Es biju, kad es arēnā biju. Pagājušajā gadā man šķiet, es pagājušajā gadā biju basīti tur. Un tā kā, ir forši, bet tu jūti, ka tā arēna ir novecojusi. Nē, reāli to ir 20 gadi un viss. Un tu reāli, ja Xiaomi ienāk, un viņi gatavi tur normāli remontu uztaisīt, es neko slikti neteikšu. Nu, jā, es saprotu tavu viedokli. Es piekrītu arī tavam rantam, kad būtu forši, nezinu, LMT arēna, TET arēna, vai ne? Tas būtu riktīgi forši. Visiem ir tas, kad, tā kā arī, ko es lasīju, kad Xiaomi, vienalga. Xiaomi ir, ļoti tuvās saitēs, protams, ar Ķīnas valdību. Tas gan. Un tas tā kā arī, tas man ļoti nepatīk. Noteikti maigās varas elements, tas ir viennozīmīgi. Tāpēc man arī tas nepatīk, jo man liekas, ka mums vajag no tā distancēties. Es laikam domāju, ka mēs varam... Sociālais kredīts nogāja uz leju ritīgi. Krišāns viss Ķīnā var savu vilcienu nevar braukt. Bet... Es saku, izmantosim to maigo varu mūsu labā. Viņi saremontēs arēnu, un tad vienkārši davai... Un tad būs šitā Gaujas Nacionālā parka arēna. Vai kaut kā. Kas būtu ļoti latvisks? Liepkalnu arēna. Liepkalnu arēna. Tas būtu forši. Mēs visiem bulciņus dod. Jā, kas vēl varētu būt tāds. Jāzinu, kāds rīktīgs mazs uzņēmums. Kas ir mazs kaut kāds... Mārtiņa Beķerējs arēna. Man kaut kāds bulciņas nāk šodien prātā. Tad izsaltas varbūt es. Alu laikam nevar sponsorēt. Tā kā Latvijas balzām arēna laikam atkrīt. Vienkārši hektors visur. Vienkārši tā kā ritīgs skidons būtu visiem dzērieniem. Šots hektors 8 centi. Tā kā, es domāju, Vecrīga būtu tukša. Būtu visi iet vienkārši uz to arēnu. Roķenis arēna. Vecīgi tur kā rokas piekdienās vienkārši. Iedomājies, tur tā kā, viņiem pat tā kā kaut kāds LMT, bet TV3 varētu vienkārši tā kā, mums tur šovs jaunais sadarbībā ar Rock Café arēnu, ka tur vienkārši uzliek, tur pat nevajag operatoru, vienkārši uzliek to kameru. Vienīgais, apsargu pie tās kameras, lai neviens nenozog. Vienkārši filmē, kas tur notiek. Es domāju, reitingi būtu tā kā... Skairot. Milzīgi. Jā, tas būtu labs. Varētu šito... Bet reāli, zin kā no latviešu uzņēmumiem, vai kāds mikrotika varētu uztaisīt? Jā. Mikrotika arēna. Jā, viņi ir ļoti lieli, jā. Viņi ir big, jā. Kas vēl... Tas būtu labi, jā. Man liekas, vairāk. Es nevaru padomāt. Man arī vairs nevajag vēls ir. Man arī vairs nevajag prātā. 10:30. Tas normāli, mēs... Skatītāji. Pēc tam tiekās roķinē, tu jau zini. Es jūtu, ka manas acis ir uzzīmētas man virsū. Plastiskās operācijas sponsorēts vienkārši. Viņiem varētu būt daudz naudas. Viņi varētu, jā. Kā bija tas Veselības centra 4 arēna. Vienkārši visu pa brīvu ar analīzes tur nodot. Analīžu punkts pie reizes. Nebūtu slikti, jā. Viņš tur noteikti Bocelli koncerts un kaut kāds Oms stāv rindā. Sveiki, man vajag poti dabūt. Kuru man kastīti ņemt? Kuru man skatos pabīt malā galveno orķestrantu. Tā kā tev man rindā pasēdēt, man vēl 40 minūti tagad. Jā. Bet par netik priecīgām lietām... Jā, kaut ko vajag tādu realistisku arī. Viss ir realistisks mūsu šajā... Tīpaši Liepkalna arēna. Raidījumā. Bet diezgan bēdīgi vispār. Jā, kas šajā weekendā notika. Reizeknas pusē. Par to, ka 2-gadīgs bērns vienkārši nepieskatīts, izgāja ārā no mājām un viņu vakarā atrada, cik es arī lasīju no tiem rakstiem, viņi atrada vienkārši jau tā kā, apsnigušu, ka viņš tur jau tā kā, bija kādu laiku un bez dzīvības pazīmēm. Tā kā, viņš bija bezsamaņā aizbrauc, bet ārsts nespēja izglābt viņu dzīvību. Jā. Tas ir bet ļoti bēdīgi. Bet tagad mēs nonākam pie tā, kāpēc tas tā notika, jo, tādas lietas, paldies Dievam, nenotiek bieži šeit, Latvijā, bet, tas, ko vismaz es lasīju,
par to, ka, nu, protams, tagad vēl ir spekulācijas un tā, un tur viss Jo tas ir karsts izmeklēšanas. temats šobrīd, visiem Jā. ir viedoklis. Un tur, izskan teorijas, ka tas viss ir tāpēc, ka, nu, šajā vispār laikam es saprotu, ka ciematā ļoti patīk tie grādīgie dzērieni. Tā ir. Un tā varētu būt tā problēma. Nu, tā vispār, man liekas, kopumā Latgalē tāda problēma. Ļoti daudz. Tas ir vienkārši stereotips. Visā Latvijā tā ir problēma. Nu labi, jā. Tā ir visas Latvijas problēma milzīgi. Tu kā nedzērājis. Jā, bet manuprāt, vienkārši šeit baigi nav ko runāt. Man liekas, baigi daudz vienkārši tā primārā lieta, man liekas, ko izcelt ir tā, ka nu, jo tur policija, es domāju, tiks galā, viņi jau ir arestējuši 2 cilvēkus. Jā, cik es sapratu, tie, no tām arī, no tās informācijas, ka tā ir tā vecā māte un tā māte. Jā. Bet es vairāk par to, ka, manuprāt, mums ir jābūt krietni tā kā līdzatbildīgākiem. Vispār. Jo, manuprāt, jā, šī ir viena lieta, kas tikko ir notikusi, bet vasarā mēs ļoti daudz reizes lasām, kad ir bezvēds pazuduši mazi bērni un vēl kaut kas. Atcerēsimies, kaut kādus gadus atpakaļ bija Liepājā tas Ivans, kur vienkārši autobusu šofers vispār nebija pievērsis viņam uzmanību 5-gadīgam puisēnam, kurš viens pats brauc autobusā. Nu, nē, bet tur arī, bišķiņ pastīsimies uz tām labajām lietām, kas tā kā, ko varēja redzēt, kad šī situācija tā kā, risinājās, ka tā kā cilvēki ļoti tā kā daudzi tā kā, daudz atsaucās un gāja meklēt un tā. Un arī tagad, kad cilvēki analizē šo situāciju, kad daudz tieši piemin to Ivana gadījumu, kad cilvēki tagad sāk vairāk tā kā pievērst uzmanību, kad kāds iet tur mazs bērns kaut kur pa ielu un tā kā kāpēc, kur tavu vecāki ir un tā. Jo es personīgi varu pateikt no savas pieredzes strādājot arī lielveikalā, piemēram, ir reizes, kad vienkārši bērni random ienāk veikalā viens pats. Un tad primārais jautājums ir nevis dzīt viņu prom, vai nezinu, viņš tur sēž spēlē kaut ko, vai ne, telefonā. Vai kur ir ko tavu vecāki? Bet vienkārši tāds sveiks, kur ir tavu vecāki? Un vairumā reižu arī mūsu bērni atbild, man mamma ir tur aizgāja iepirkties, es esmu tepat, viņa pēc 15 minūtēm būs. Mēs tāds, nē, nav problēma. Ja paiet 15 minūtes, jo mēs esam šeit, mēs redzam, viņš nekur nepazudīs. Bet ja paiet pusstundu un vēl tās mammas nav, tad attiecīgi ir vai zvans apsardzē vai kā infocentram, kad var tātad visu apziņot. Vienkārši arī tam bērnam parādīt, kad par tevi uztraucās, jo viņam arī, jo man liekas, tajā brīdī tev ir 4-5 gadi, tu esi vienkārši kaut pazudis, tu nevari atrast ar savu māmu, tēti, nevienu, tev ir milzīga panika sākās, un tev jau, tas arī tīpaši mazam bērnam, tas vispār ir šausmīgi. Tā tas ir, jā. Jā, un tāpēc... Jā, vienkārši baigi skatāmies apkārt, kas notiek. Bet, jā. Bet arī vispār šis tāds segments, man liekas, ir par to, ka tā kā, kas vispār notiek Latvijā ar vecākiem un es nezinu, tas varbūt tas teiciens, kad visi bērni, visi bērni ir pelnījuši vecākus, bet visi vecāki nav pelnījuši bērnus. Tas ir tas teiciens, man liekas, kas ļoti pēdējās dienās tā kā ir, man liekas, tāds, es tam reāli, jo vēl bija vecmīļu grāvis, vai ne? Jā, tieši tā, ka tur uz ielas 2:30 naktī pamanīja mazu puisīti, kas tā kā bija vienkārši aizgājis. Jā, un redzi, labi, ka pamanīja, jo varēja būt tāpat, kā bija Rēzekne. Tur jau tā lieta. Bet par Rēzeknes gadījumu arī tas, ka problēma bija tajā, ka tā ir maza vieta arī. Un Rīgā to būtu vieglāk noķert. Jā, tas gan. Un kad tad tā kā... Rīgā jau tā satiksme un tā cilvēku kustība jau... viņi pamanītu, bet jebkurā gadījumā tur arī kaut kāds risks pastāv. Kas ir diezgan crazy vispār. Bet,
Un tad vēl pēdējais stāsts mūsu tādā Vecāku segmentā. Slikto vecāku segmentā ir par cilvēkiem, kuri droši vien mums liktos, kad ir ļoti cienījami, bet kā izrādās nav. Un tie ir Latvijas lepnuma ieguvēji. Nu jau anulētie ieguvēji. Nu jā, es nezināju, ka viņus var anulēt. Ne, tur TV3 bija minējis, kad viņiem ir atcelts šis apbalvojums. Kā viņi atbrauc un atņem? Es nezinu, bet kaut kādu laiku apakaļ. Nu, tā, kad bija pirmais tas raksts, par to, tur bija minēts, ka tika atņemts šis te apbalvojums. Bet jā, vecāki, kur bija daudz bērnu ģimene, kur bija saņēmusi Latvijas lepnuma balvu, izrādās, tur bija vardarbība. Ļoti liela vardarbība ģimenē. Gan seksuāla, gan fiziska, gan morāla. Visos līmeņos. Jā, bija vardarbība. Tas vienkārši parāda arī, cik daudz. Man liekas, ka ļoti daudz tādu ir, diemžēl, cilvēki, kas it īpaši, kas tur rāda, ka mēs esam tik pareizi, mēs esam tik labi un tā, un šitā, mēs esam tik pūkaini. Un tad beigās izrādās, ka viņi ir, tur, nezinu, kaut kādi, maniaki vai kaut kas tāds, kad viņi beigās ir, vienkārši slimi cilvēki kopumā. Jā. Tā kā... Tāpēc... Esam vērīgi, dargie draugi. Jā. Skatāmies apkārt, turam acis vaļā. Izņemot, kamēr guļam, varbūt. Daži jau māk arī to. Jā, es lasīju, ka māk cilvēki. Ko kādi armīnieki, jā. Jā, es teicu, how you do that? Es esmu dzirdējis, ja kādi armīnieki māk gulēt. Jā, bet vēl vienkārši šo te ļoti bēdīgo tēmu savienot bišķi. Iepriekšējiem man vienkārši ienāca prātā, kad arēnas sponsors varētu būt Alka Outlet, jo viņiem čisti ir nauda, jo Latvijā ir tā problēma ar dzeršanu. Un tad varētu būt Alka Outlet arēna. Tur būtu Alka Outlets. Paļu bombu. Viss zāles vietā tur būtu vienkārši milzīgs Alka Outlets. Un tad viņi ātri pārkrāmē, un tad Rīgas Dinamo spēle kaut kāda. Labi, Dinamo vairs nav, bet... Es reāli, zinu kā, šitie temati tik ļoti, man liekas, nosita. Šito vajadzēja beigās, man liekas. Tagad ir tāds, Vivi riteņu problēmas. Ak, Dievs, kādas problēmas. Jā, tā kā, bet, jā, šitā bišķi. Nē, bet patiešām, uzmaniet viens otru, protams. Uzmanām viens otru. Jā, pieskatām. Jā, tā skaitā arī mēs. Jā, es tev pieskatīšu. Es varu tev piestīšu. Tu skaties man te. Es jau skatos te. Tu skaties tur. Tur skaties. Skatos mūsu klausītāji. Čau. Klausītāji, netie skatītāji. Klausītāji un skatītāji. Jā. Labi, netestrak galvu. Varbūt ir tikai skatītāji, varbūt viņi nogriezuši skaņu. Viņi negrib mūs dzirdēt, viņi tikai grib mūs redzēt. Ir tāds, varbūt ir tāds. Tas kā kompliments tāds, ne? Nevar zināt. Tā kā. Un iedomājies, beigās mēs tā kā neieliekam to video. Jā, tad redzēs. Tad viss šitās lietas, ko mēs tikko pateicām, tā kā vispār nevērtīgas. Jā, bet, jā, bet, labi, davai runājam tālāk par to. Jā, bet Vivi bija tur beidzot būs velo. Mēs arī apspriedām. Jā, mēs par šo sūdzējāmies, kad viņas prezentēja. Nav velo novietnes, kas tev ļoti sāpēja, jo tu esi ļoti liels velo piekritējs, cienītājs. Es ienīstu kritisko masu, bet man patīk velo. Es arī. Bet es vairākas reizes braucu ar Vivijas, ar citu bez tiem turētājiem, vienkārši tur, kur es sēžu pa 6, tur sēdēju 2, es un ritenis. Un tad romantiski. Man vienreiz, bet man kaut kad arī kontrolēja kaut ko, kaut ko. Pirmkārt, tramvajs. Vilciens bija pustukšs. Otrkārt, arī viņai teicu, kur man nolikt to riteni? Un treškārt, I don't speak Latvian. What do you want? I'm from England. It's normal there. I don't understand. In Romania, this is completely acceptable. Rumānijā vairs govi. Bet, jā, tā tad būs velo novietnes. Par 940, man liekas, kaut kādiem tur tūkstošiem. Kaut kas bija 900. 940 tūkstoši. 50 tūkstoši. 50 tūkstoši. Labi. Bet
Sākumā man arī likās tāds nopietni par tām metāla konstrukcijām, kas ir €4, man liekas, depo. 28,000 uz katru vilcienu. Jā, bet tad es izlasīju tālāk, ka tas ir ne tikai par tātad šo te metāla konstrukciju, ka tur notiek tā vagonu pārbūve, ka tur viss ir. Un tad man tas tāds, labi, tad tas izskaidro. Nu, man liekas, ka tik un tā tas ir pārāk daudz. Nē, protams, es piekrītu, ka tas ir baigi daudz, bet es tā kā vismaz redzu tur kaut kādu lielāku... Bet, es domāju, ka tas nav tā kā loģiku. Tik ļoti uzpūsts burbulis. Protams, kā no tā kā tas visur daudz kur ir. Bet taču, man liekas, tā lielākā problēma ir tāda, ka... Diemžēl to jau varēja izdarīt pašā sākumā, to visu ieplānot un tā ir, man liekas, tā lielākā problēma, un par to jau mēs arī runājām pirms tam, ka tā ir tā valsts problēma, kad, mēs jau neskatāmies tā kā tālredzīgi daudzās vietās. Jo kāpēc nevarēja šo izdarīt tad, kad viņus pasūtīja jau ierēķināt iekšā? Tieši tā, tā ir tā. Tur tā galvenā lieta, jā. Man liekas, baigi daudz nav ko piebilst. Jā, tur nav ko piebilst. Nesam vēl mēģinājuši. Es, protams, esmu priecīgs, ka viņi būs. Jā, es ceru, ka viņi tiešām līdz māja beigām būs, kā viņi sola. Kaut kur jau ir, laikam, cik es sapratu. Ne? Tur bija demo kaut kāds. Tas bija demo tikai. Demo vilciens, jā. Bet jebkurā gadījumā labāk, kad būs, nekā kad nebūs. Jā, protams, vienmēr labāk, ka ir nekā nav. Tev, piemēram, to īpaši labi zināt toreiz ar Ričuku minoties apakaļceļā. Slokā viņš skatās arī mūsu epizodes par. Jā. Čau. Jo. Sveiciens ritenī. Viņš varētu būt, man liekas, nobraukt, kamēr es guļu. Viņš izskatās tāds. Viņš sāk kustēties random. Tā kā Transformers kaut kāds. Jā, tā varētu būt. Bišķiņ. Optimus. Tā kā jūs zinat, ja nav nākamā epizode, tad man nobrauc mans ritens. Dzīvoklī. Jā. Kur viņš bija viens pats. Tas izklausās pēc, tas izklausās pēc kaut kāda, kas notikt ar kaut kādu Krievijas tā kā opozicionāru, tā kā, viņu atrada savā dzīvoklī, viņa ritenis viņu nobrauc, ar 3 šāvieniem galvā. Viņu nobrauc 3 lodes. Jā. Lidojumā no 8. stāva. No sērijas, jā, kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet... Tieši, un par Krieviju runājot. Jā, es šito biju izdomājis. Es arī tev gribu, mēs jau varam tagad, vēl paskatāmies kamerā, jā. Mēs trenējamies. Mēs atvadamies no Krievijas un Baltkrievijas. Vēl viens ietekmes svērs. Jā, tas bija tas mūsu rokas spiediens bija tā kā tas Suvalku koridoru, tas savienojums ar Eiropu. Jā, tieši tā. Respektīvi, mēs atslēdzamies 8. februārī. Ja pareizi atceros, tas bija 8. februārī. Sākās process. Man liekas, kad gadījumā nebija februārī. Man liekas, ka februārī. Nē, jo datums bija minēts kā 8. Varbūt, jā. Kas sākās jo man likās, kad bija brīvdienas kaut kāds. Jā, bija minēts 8. februāris, kad pārslēgsimies uz šo te Eiropas kopējo elektrības tīklu. Un kas man likās 7. interesanti. februārī. No 7. uz 8. Jā. Jo es arī dzirdēju, ka tur būs tā, ka tas pakāpeniski kaut kā notiks. Jā, un kas ir interesanti, šeit es gribu pieminēt, ir arī minēts, ka var rasties nelieli traucējumi. Tur bija, kad iespējams varat uzlādēt savu telefonu, varbūt uz stundiņu pazūd. Vai uz 2. Vajag atslēgt arī kaut kādas tur ierīces, uz kurām tā kā tas varētu ietekmēt. Jā, bet respektīvi tas ir uz neilgu laiku. Savukārt bija rakstīts, un man, cik es sapratu, vecmama saņēma sev paskastītē. Viņa gan izmet, es neredzēju to bukletu, bet tur bija, kad... Ak, Dievs, šī tuvināšanās Eiropai novedīs Ko? Jā, enerģijas badā. Tā, ka mēnešiem nebūs elektrības. Žāk viņi izmet, es gribēju redzēt, kurš tā kā ir to, jo tur jābūt tā kā sūtītājiem. Jā, un tur tas viss, ka mēs būsim tā kā vienkārši halvu cilvēki bez mazvai un viss.
Un es vienkārši to dzirdēju, man bija tāds, wow, nu tā kā tas pilnīgi tā ir, nu, kārtējā dezinformācijas kampaņa no Krievijas kaut kādas puses, es domāju. Baigi interesanti, kad par to Tas bija kaut kur, tas bija kaut kur rakstīts internetā arī. Jo arī par pašu internetu ar pāris pazīstamiem cilvēkiem pāris arī ir teikuši, ka, oi, tagad tik ilgi nebūs elektrība, tāds, ne, vecīt, tā kā Es domāju, ka būs viss okay. Un varbūt vispār, es domāju, ka mēs pat nejutīsim. Nekas nebūs beigās, ka viss tā kā baigi. Tā kā būs viss labi, varēs braukt ar Vivi un neapstāsies viņš vidū. Ja viņš sniegs. Jā, vai ne? Jā, tur domāju, man liekas. Sniegs gan mīnusiņi. Tur var būt riskēt, bet te arī baigi, man liekas, nav ko pēc. Nu, bet, šis ir atkal viens solis, ko vajadzēja būt ātrāk. Vienīgais, jā, tas, kad pieaugs tarifi. Tarifs pieaugs, jā. Elektro apgādes, bet, labi, šis, manuprāt, ir tā kā pat, to var attaisnot. Jā, tas nav tā, kad no sērijas pieaug tāpēc, ka tur ir kaut kādi šitie apkalpošanas maksas. Jā, vai kaut kas tur ļoti grib vienkārši uzvārīties. Jā. Labi, varbūt tur bišķiņi grib kaut kas uzvārīties. Es domāju, tur kaut ko, Latvijā vienmēr tā ir, kad uz kaut ko uzvārās. Taču šis kopumā, jā, ir vajadzīgs. Piekrītu. Tā kā viss forši. Tagad par diviem svarīgiem balsojumiem mēs gribējām jūs informēt. Saimā, jā. Saimā. Tātad ir tagad tās divas galvenās balsošanas, kas notiek. Tas ir mūsu ģenerālprokurors. Jā, kur ir trīs izrādās kandidāti. Trīs kandidāti. Bet šī brīža. Kad viņi tur... Kad būs tas balsojums? Viņš nebija. Tagad būs šonedēļ. 3.1. Tas ir amata pieteikšanās konkursam. Konkursam noslēdzās. Jā, konkursam noslēdzās. Balsojums būs tagad kaut kad, man liekas, vēl viņš iet pie frakcijām un tad pēc tam ir tas balsojums. Nē, būs vēl tieslietu padome, kas būs 25. aprīlī. Tad es sajaucos. Jā, nē, tas bankas būs ātrāk, bet līdz tam mēs tiksim. Jā. Bet... Tātad ģenerālprokurors. Bet, es domāju, tur ir rakstīts, ka šī brīža ģenerālprokurora Stukāna kunga termiņa beigas ir 11. jūnijā, un līdz tam droši vien viņi mēģinās kaut ko atrast. Jā, nevis atrast viņu, es domāju, viņi atradīs, jo Stukāns arī ir pieteicies uz to. Jā. Un tur vēl ir virsprokurors Aivars Ostapenko pieteicies. Viņš ir nezrados ar tenisisti. Jāpapēta dziļāk. Jā. Un prokurors Uvis Kozlovskis, bet es nezinu, manuprāt, kad Juris Stukāns droši vien paliks. Jā, jo man liekas, ka viņš arī ļoti liela, cik es arī dzirdēju no tā visa, kas tur gāja apkārt, ka ļoti daudz tā kā viņu atbalsta. Jā, pagaidām bija tās atsauksmes bija pozitīvas arī par visu. Bet to redzot, kas notika ar Latvijas bankas prezidentu, tur nevar zināt, kas notiks, jo šeit var būt visādi pavērsieni. Tāpēc mēs nonākam līdz Latvijas bankas prezidenta vēlēšanām, kas laikam beidzot notiks. Un cik būs kandidāti? Un tagad beigās būs viens kandidāts. Esošais. Kopumā šajā visā periodā, man liekas, bija, ieskaitot Kazāku, bija 5 kandidāti. Bijuši 5 kandidāti. Un tad beigās vienkārši... balsos par vienu. Jā. Tas ir tāds efektīva darba intervēšana. Jā. Nē, man liekas, ka ļoti daudz tur arī bija tāds, ka vienkārši... Es nebrīnītos, ja daudz, tie pārējie kandidāti, vismaz daži no viņiem vienkārši pateica tāds, šitas vienkārši smieklīgi, tā kā es negribu to... Un tad saproti, ka tu ar to visu pīsies cauri visu savu amatu laiku. Jā. Un cilvēks, man šits nav vajadzīgs. Arī, jā. Man liekas, tas tur nostrādā. Bet man vislabāk patika ar Santu... Purgailu. Jā, Purgailu. Jā. Tā intervija, kas tur bija. Tas, ka viņi paziņoja, un tad viņi burtiski pēc tā, man liekas, cik tur tās stundas pagāja, un viņi tādu, tomēr mani neizvirzīs. Jā, es došu. Noteikti būšu. Būšu. Bet laikam man
Man mamma tad pateica, ka tomēr es nevaru Es laikam. nedrīkstu. Es nedrīkstu, jā. Bet, Es nevaru. Nāks ārā. Jā, davai, jā. Ai, man mājas darbi jāpild. Jā. Apmēram. Bet tā kā tas ir, nu... Labi, vismaz cerams, ka tagad ievēlēs to Jā, vietu. tas galvenais, jo tas ir ļoti mums vajadzīgs. Jā. Tāds amats kopumā Eiropā, jo tā, kad bija, es atceros problēmas ar Ilmāru. Ilmāram bija visādas problēmas, jā. Nu, viņam daudz problēmu, bet Tāds problemātisks bija. jā, un kad viņam Viņam Ševicam tas bija. Tātad. jā, un cik es atceros, tad mums, man liekas, kaut kādu gadu nebija. Tā kā, Tur bija, ne, man liekas, gads nebija kaut 10 mēneši, bet nu, baigi ilgais nu jā, laiks tur nebija tā kā bankas prezidents. Jā. Jo viņi nevarēja atlaist vienkārši. Tā kā iedomājieties, jūs sastrādājat. Avengeri vienkārši. Jā, jūs sastrādājat vienkārši. Jūs tā kā no sērijas jūs nodedzināt visu tā kā uzņēmumu reputāciju. Tā kā jūs visu tā kā salaižat grīstē. Un tāds. Nu, man jau īsti neko nevar. Labi, viņi tiesā tagad par to. Bet tas jau nav. Tas ir saistībā ar citām. Tas saistībā ar korupciju. Jā. Bet tas nav tā kā. Bet man liekas, tas ir ļoti tā kā mēs, man liekas, arī sabiedrībā nedaudz tas, ka mēs, viņi atkal tur uz tām valdības amatiem, tur šitā čokarēs un viss tāds. Ja mēs tu mēģini pielīdzināt to kaut kādai ikdienas situācijai, tāds, tu nodedzini visus koku materiālus gatarī un tāds. Es zinu, ko jūs man nevarat atlaist. Bet tev nav arī kaut kā normāli strādāt un viss, tu čakarējies, bet tad tev vienkārši tāds, ko jūs man izdarīsiet? Jā. Tā. Interesanti. Bet vēl par policiju runājot, sāk par korupciju. Korupcija un policija, ja tu saki. Nē, policija apkaro korupciju. Jā. Tas bija tā domāts. Jā, ir izskanējušas sūdzības, kad... Šitien gan ir reāli pēc stereotipiem. Kur šis notiek? Jā. Latgalē. Kad Latgales pārvaldes priekšnieks, reģiona pārvaldes priekšnieks Gundars Trops. Jā. Es nemāku galotnes šajā vakarstundā. Es nemāku komats. Nē, komats varbūt es māku. Bet viņš izrādās, ka allegedly viņš viņam nepatīk cilvēki, kuriem pasē rakstīts krievs. Vai arī nav, un tagad jau var izvēlēties. Jā, bet viņš diskriminē. Droši vien, kuriem vārdi ir tā kā krieviskāki. Jā, viņš diskriminē šos kolēģus, un kas, manuprāt, nav ok. Tā nevajag darīt. Allegedly, ja tas notiek. Te ir rakstīts, ka tas ir fašisms valsts policijas augstākajā līmenī. Bet tur bija minēts, es tā arī īstenībā, kā tieši izpaužas tas? Kad viņus sauc par okupantiem, tagad tos Krievu, kā pareizā būtu Krievu tautības cilvēkus. Krievu tautības iedzīvotājs. Jā. Mēs vienkārši parasti saucam viņus par krieviem. Jā. Es nezinu, tas ir arī korekti, man liekas. Jā. Nē, es vairāk domāju, kā viņš sasveicinās darbā tāds. Sveiks, Bērziņ! Sveiks, Liepiņ! Okupanti! Kā tas notiek? Jā. Tas būtu interesanti. Saprast. Ne, varbūt, bet ja viņš ir tāds tik milzīgs tāds patriots, jo viņš tā savā galvā šķiet, ka tas ir patriotiski, tas nezinu, šī jau pusdienās ēd arī tikai kaut kāds sklandraušus un pelēkos ziņas ar spēci. Rupmaizes kārtojumu. Jā, siļķi kažokā. Bet tā nav, tas man liekas, nav latviešu ūdens. Kāds šitos zīrņus. Pelēkos ziņas ar spēci, jā. Drīzāk. Viņam mīļākā āstava ir ragans ķēķis. Tur, man liekas, nav vairs tik labi. Tur ir dzirdās, ka diezgan trakš tagad, jā. Nogājis pa gruntu. Pa burbulbišu. Bet, jā, tas tā, interesanti. Allegedly, tur būs interesanti pasakot līdz kā tas jā, tas pat nav... Tur šobrīd baigi nav ko pieņemt, bet tur būs baigi interesanti redzēt, kas notiks tālāk. Es nedomāju, ka tas tā kā... Es, protams, ceru, ka tas nav, ka tā nav patiesība, bet, man liekas, ja tas ir, tas būs ļoti interesanti. Tas būtu, man liekas, baigi random tādu lietu apsūdzēt, un ka viņi aiziet līdz mēdījiem, ja tā nav taisnība. Jo
Nu, arī, jā, fakts. Bet vienīgais, kas man tā kā bišķiņ šo baida par šo stāstu, iedomājies tā kā kaut kāds, Rusija aģina tā kā šo visu, tā kā izlasīs šo rakstu, es domāju, kāds jau ir. Un ja kaut kāda tur būs tiesas vai kaut kas tāds, apstaties Latvijas policija ir pret tā kā Krieviem, mums tas ir taisnība, ka viņi to izmantos propagandai, bet, labi, no vienas puses, viņi visi izmanto propagandai. Jā. Pilnīgi viss, tā kā viņi, tā kā jebko, ko var. Tas gan, viņi pie katra salmiņa ķerās. Bet jā, loģisks uztraukums nebija iedomājies par to aspektu. Jā, zinu, tas ir pamatots risks. Jā, tur var tā būt. Bet par tādām jautrām ziņām. Jā, pēdējā ziņa runājot, mūsu tādā... Paziņoja gada vārdus un nevārdus. Jā, gads ir iesācies jau mēnesi. Jā. Un, šoreiz mēs pat nebijām uz korķi. Jā, es noteikti ne, jūs nedzēju. Es arī ne. Jā. Tic, jā. Bet, manuprāt, ļoti labi novērtēja Rinkeviču vecgadu uzrunas teikumu. Jā. Jo tas, man liekas, reāli, es tā kā klausījos to uzrunu, un man bija bišķī tāds tā kā, ir februārs, bet atceros to uzrunas, tā kā vēl joprojām pacēlāts jūtos tāds. Ka tas ir reāli kaut kas tāds, ko tu vari paņemt ikdienā tāds. Jā, mēs jau vispār esam kopumā teikuši, ka viņi tādas uzrunas ir ļoti... Man nesanāks. Sanāk. Jā. Tas ir baigi forši, to vienmēr tā var paturēt galvā uz jebko, ko tu dari. Sanāk. Jo tur bija tā, tad es vēl, es tur lasīju to visu rakstu, bet tās divas lietas, kas man palika pārtrā, ir šis teiciens, un tas, kad nekorekti izmanto vārdu grafisks. Jā, tas ir nevārds. Nevārds ir grafisks, jā, jo grafisks ir faktiski, tā ir grafika, es nezinu, jo grafisks tā kā, tas ir no angļu tas explicit. Jā. Vai ne, bet tagad tu pasaki explicit, kā to pateikt? Latviski, kā viņi tur nepiedienīgs, nezinu. Nepiedienīgs. Tā varētu varbūt. Jā. Kaut kā, vardarbīgs. Varbūt arī. Tā kā, ja tur ļoti daudz nozīmes. Vardarbīgas ainas. Nepiedienīgs arī explicit tādā ziņā. Jā. Tur ir vairāk, tā kā, tur var, nav tāds viens, vārds. Mums jāiet uz valodas centru strādāt, man liekas. Nē, es vispār nemāku runāt kopumā, ko tu man te... Vienkārši visu kā raksti. Jā, es visu bļauju visu laiku. Vienkārši visiem visu. Manuprāt, šo līgumu. Bet... Labdien! Lūdzu, atsūtiet man! Visi zina, kad Krišjāns ir ienācis birojā. Labrīt! Es vienkārši bļauju virsū visiem. Tā tas ir, diemžēl. Tu esi foršs kolēģi! Labi, tik traki varbūt nav. Tu mani nedzirdi? Jā, bet par gada vārdu vispār atzīts vārds apritīgs. Apritīgs, jā. Es nezinu, vai tas baigi labs vārds. Tas nav kaut tāds, ko es izmantotu ikdienā, noteikti. Jā, man liekas, ka tā kā dekādas vārds ir stāvdrāzis. Stāvdrāzis ir viens no skaistākajiem vārdiem. Jā, es nezinu, kurš to izdomāja. Es nezinu, vai tas bija valodas centrs, bet tas ir burtiski tāds vārds, ko, tā kā, man liekas, ir tauta ļoti tā kā iemīlējusi. Tāpat kā, manuprāt, man patīk vispār vārds arī zīmols. Zīmols, jā, bet kā tu teiktu, kad mēs ierakstām mūsu podraides epizodi? Podraidi. Nē, bija kaut kāds cits... Raidieraksts. Tas ir foršs. Raidieraksts man ļoti patīk. Raidieraksts ir foršs, bet podraidi. Podraidi, tas ir stulbi. Mēs ierakstām tas ir anglicisms vairāk, manuprāt. Jā, podcast. Tā kā podraidi. Jā, bet raidieraksts tā kā uz poda, no podraidi, tā kā uz poda sēdi. Klozet poda reklāma vienkārši, podraidi. Burtiski kaut kāda poda. Šeit no būvniecības nama kurš pirmā podraidi. Tā tīri. Un vienkārši dzird tikai skaidrs, ka tu nokārtojies. Nē, bet, kā, no vienas puses... Mūsu sponsor, raidījums sponsors Domestos. Nē, no vienas puses, kā, tas varētu būt kaut kādiem cilvēkiem, kuriem, tā kā, varbūt grūti to darīt, tā kā, varbūt viņiem varētu patikt. Kompānija. Tā kā tu dzird tās skaņas. Tu nevar izdarīt vieni. Varbūt es vienmēr eju centrālajā stacijā nokārtoties. Varbūt ir tādi cilvēki.
Viņiem kaut kāda piereduma, zikā. Visu laiku darbā, zikā, ir tās. Viss kārtībā. Jā, man viss labi. Nu, Jā, skrien uz centrālo stāciju, es nevaru. nevar nociesties. Jā, man vajag kompāniju. Es domāju, ka mums jau arī šis bija pēdējais mūsu Šī bija pēdējā tēma. temats. Krišāni, starp citu, 7. februārī Riga Blazers. mūsu Nākamā spēle. Mūsu Kip sadarbība, jā. Mūsu sadarbības Ja partners vēl ir maksātu. 3 uzvaras, 3 spēlēs. Tagad būs 4. Būs interesanti. Gaidām Ceturtā no atbalstītājus. Tā teikt. Gaidām visus Priekš atbalstītājus. jums. 7. februāris. Mūsu fani. Tieši tā. Nu, nē, arī. Fanītes. Fanītas. Gada nevārds. Kad šis bija slikti. Nē, šits paliks. Gadē. Bet 7. februāris 9.15. iesāca savu piekdienas vakaru pareizi. Atbalsta Riga Blazers. Seju. Nu, varbūt Ar kādam tas bumbu un pats. pēc tam ar bumbu. Tas ir. Ei, šis bija labs. Nu, tu nē, bet kāds cits var būt. Bezalkoholiskais bumbu tikai. Bet, Ir? man liekas, ka nav. Nu jā, tā ir tā Bet tā problēma. tad 9.15. Basketbola spēle Jaunvāras pamatskolas sporta zālē. Pēc tam tad jau redzēs, kurš vakars aizdīs, pēkdienas vakars. Jā. Ja ir uzvara, tad Briku braku. mēs ejam svinēt. Briku braku, vrum rum. Tieši tā. VV. Un kā jau parasti, nospiediet te apakšā to podziņu, subscribe. Subscribe, like. Subscribe, like. Pagaid, es tagad tā kā centīšos saprast, kur viņi varētu būt. Tā kā es radīšu tur. Tur es droši vien jau rādu ārpus. Tur apakšā. Tur? Tu domā tur? Es saku, ka šiten. Es saku, ka te. Es saku, ka like ir tur. Tā kā tur Like šeit. starp kājām Pēterim ir like. Pagaid. Es nespiedīšu laiku šajā epizodē. Vienmēr sakot. Bet Šis bija. This turned out bad very fast. jā. Bet Dāmas jā, varbūt daudz tad, klausās. Instagram es esmu aizņemts. Ok. Bet taisnība. Bet pieskot Instagramā, mēs gaidām komentārus no jums. Ziņas epistā, ja ir kāda tēma, par ko vēlaties, lai papļāpājam. Un Krišān. tagad svarīgākais, kur mēs tiekamies ar klausītājiem. Mēs zinām, kur tiekamies. Es nezinu, tur var tikt vai nevar tikt. Nu, Xiaomi arēnā. Vispār es nebiju par šito iedomājies, bet jā. Jā, kas bija pirmais, kad bija? Es biju iedomājies par to velo, to celiņu, to nepabeigto. Tas bija mans pirmais doma. Nu, tur pie, nevis velo celiņu, to uzbrauktu. To pie Olimpijas? Nē, pie stacijas. Tur augšā, bet tur nevar tikt. Nu jā, tur jau tā. Gaidāmās bobslēja kamaniņu trases. Jā, bet tad mēs, es domāju, tiekamies tajā Xiaomi, Nihau arēnā. Es nezinu, ko es pateicu sākumā. Man vienkārši to Google Translate pateica. Nu, pēc tulkojuma. Tu tikko pateici visu sliktāko par Ķīnas valdību, tad būs slikti. Jā, nu tad pēdējā epizode man laikam varbūt. Bet, ja gribi būt mans co-hosts. Tiekamies pie Xiaomi arēnas, tur principā es esmu dzirdējis ļoti labs drift spots arī mašīnām. Ok. Man liekas, es nezinu, viņi apsargā. Grozi var basīt uzspēlēt ārā. Tā kā ir daudz ko darīt pie arēnas Rīga, jā. Xiaomi arēnas. Arēnas Rīga. Xiaomi arēnas. Es nepieņemšu to nosaukumu. Es viņu turpināšu, kā ir, tā arī saukšu par arēnu Jā, Rīga. labi. Aizjām izņemt naudu no Hans Bankas bankomātu un ejam apēst hodzītas Tatoilā. Un tad vēl nopirksim saldējumu gaiziņš. Jā, un noskatāmies LNT ziņas. Tieši tā. Čāvenieks. Uzvanu uz manu amigo. Amigo. Atā. Ej, amigo, ielai mojito. Es ceru, tu uzliks kaut kādu fade out efektu. Es uzlikšu amigo. šitam tā kā audio. Tā kā. Mēs varam tā kā man tā kā mikrofonam. burrito. Tā lai dziedu es incognito. Tas mans guilty pleasure songs teikt. Tā. Tā.